Sveicināts mūsu jaunajās grupas ziņās, kurās vedīšu es, Samanta un mani kolēģi Aiga, Elīna, Eleonora, Egija, Līze. Nedaudz vairāk par šo ziņu raidījumu. Mēs jūs informēsim par jaunumiem aktieru dzīvē, grupas un lapas aktivitātēm. Un varu pateikt to, ka no nākošā raidījuma tieši tev būs iespēja pievienoties konferencei, izpildot mācu uzdevumu, par kuru tu uzzināsi nedaudz vēlāk. Par konferenci nākošajā raidījumā, kurš sekos jau pavisam drīz, iespējams pat nākošajā nedēļā, jūs varēsiet pievienoties mūsu konferencei. Diemžēl jūs nevarēsiet ar mums runāt tiešsaistē, jo tas mums radītu milzīgu apgrūtinājumu, taču jūs varēsiet mums uzdot jautājumus, uz kuriem mēs, grupas administratori, atbildēsim. Uz konferenci varēs doties tikai 7 vai mazāk grupas biedri, kuri izpildīs kādu no uzdevumiem. Jums vajadzēs izveidot diskusiju grupā ar informāciju, kura nebija iepriekš dzirdēta un publicēta. Kā piemērs varētu būt izveidota diskusija, kurā ir aprakstīts par kādu no aktieriem ar filmu vai seriālu sarakstu, kuros viņš ir filmējies. Pēc kādiem kritērijiem mēs izvēlēsimies, to jūs uzzināsiet nedaudz vēlāk. Hei, mēs esam jau atpakaļ un tagad es jūs iepazīstināšu ar mūsu grupas jaunumiem. Kā par pirmo gribētu pastāstīt par oficiālo mājas lapas laikajai skolai. Beidzot, ilgi gaidītais brīdis ir klāt, un tā ir atvērkusies. Protams, negaidījām par velti, līdz skola atvērās, kā mēs atklājām laikajā skolā. Starp citu, arī tu vari piedalīties filmas veidošanā. Jā, nepārklausies, gribi uzzināt cīkāk par to, skaties grupas draugiem.lv lapā. Vēl aizvien mēs jūs aicinām balsot par slēgto skolu Krievijas jauniešu žurnālā. Atceries, 1 balss ir 1 sekund. Tā, ja tu nobalsot, tu iegūsti 1 sekundi. Un balsot tu vari katru dienu. Un, kā mēs arī zinām, kuram biedram būs visvairāk sekundi, tas kļūst par aktīvāko biedru mēnesi. Mēs jūs aicinām piedalīties grupas apīļa konkursā, kurā galvenā balva ir tiešām ideāli. Uzzināt, kur Latvijā var iegādāties grāmatas Slēgtā skola 2 daļu. Gaidām jūsu darbus! Svarīga informācija par eņģeļiem un bērniem. Dārgie draugi, vakar no kanāla STS tika saņemta informācija par 9. un 10. sērijas datumu. Sērijas būs tikai 17. maijā. Diemžēl, bet neko mēs gaidīsim ar nepacietību, jo arī kā mēs zinām, mēs vairāk sekojam eņģeļiem un bērniem, un tiklīdz būs atklāt Slēgtā skola filma, mēs sekosim atklāt Slēgtajai skolai. Vēl joprojām mūsu grupā var atrast diskusiju, jautā mēs atbildēsim. Tāds nospēš. Tātad šeit jūs varat jautāt dažādas jautājumus saistībā ar grupu seriālu Slēgtā skola. Mēs administratori un īpašniece Agata Lipiņa, kā es arī atbildēsim uz jūsu jautājumu. Vēl joprojām jūs šeit varat uzdot jautājumus, bet tagad arī jūs varēsiet taču uzdot konferencē, tāpēc skatieties paši, ja jūs nevarat tikt, tad droši varēsiet šajā diskusijā rakstīt, un mēs arī atbildēsim uz jūsu jautājumu. Tālāk. Jūs mūsu grupā varat izlasīt anotācijas, eņģeļi vai dēmonis, kur jūs redzat visu sēriju, kuras vēl ir.
anotācijas un atcerēties, par ko ir šis seriāls. Ja jūs neesat vēl joprojām redzējuši Eņģeles vai dēmoni seriālu, noteikti ieskatīties, jo tas ir kaut kas, varētu aplaudēt visi. Jūs mūsu grupā varat atrast arī galveno informāciju, kur jūs varat redzēt visu kopsavilkumu par mūsu grupu, kur ir redzams, kas ir mūsu administratori, Egija Cēna, Līzina Saļska, Aiga Alpere, Elīna Millere, Eleonora Riekste un mūsu grupas īpašniece Arta Liekna, kura visu šo iesāka mūsu draugi LV lapā. Un par to mēs esam ļoti pateicīgi, tāpēc visi savās mājās varam aplaudēt. Šeit jūs varat redzēt arī jaunumus, kuri arī ir apkopoti, un tur ir linki ar diskusijām. Jūs varat arī redzēt, cik mēs esam grupā, arī grupas grafiks. Tātad no pirmdienas līdz ceturtdienai skatāmies ar kārtiem slēgtēju skolai. Rītdien vērojam 2 jaunās sērijas Eņģelim vai dēmonam. Taču tā kā 17. nedaudz samainīties grafiks. Un sestdien skatāmies līdz papapties iedēs, svētdien skatāmies Tīneri. Jūs varat arī iegūt mūsu grupas žurnālus, SPS skolas veidotos, arī mūsu grupas. Varat arī projektu Pēkiriņena redzēt visas daļas. Un sekot līdzi mūsu grupai arī ciklas portālās. Ko? Tas bija viss par mūsu grupu. Tiksimies nedaudz vēlāk. Laiks pienācis mūsu pēdējām grupas ziņām šajā nedēļā. Galvenie šīs nedēļas notikumi par grupas dzīvi jums ir izklāstīti, tādēļ laiks uzzināt, kas ir noticis aktieru dzīvē. Agata un Pāvils Pilušņi atkal filmēsies vienā seriālā kopā, un arī šoreiz tas būs fantastiskais seriāls. Šis jaunais seriāls, ko transfers pa kanālu RNTV, noteikti būs jaunais Kasas grāvējs. Gaidām! Luīza Gabriela Brovina turpinās filmēties arī nākamajā sezonā seriālā par Bovī centru, ko rāda kanālā Pirmā pieeja. Aicinām jūs visus noskatīties Tatjanas Kosmačovas sniegumu citā amplitūdā, teātra izrādē. Vēlies redzēt un meklēt diskusiju grupā. Šonedēļ tika demonstrēta online translācijā ar Annu Lutsenko. Anfisa piedalās bērnu jaunajā vilnī 2013. Kā tu vērtē viņas priekštecumu? Par to tu vari padalīties mūsu grupā. Visbeidzot, nedēļas svarīgākās ziņas. Tu taču nezini, kas tās par ziņām? Aleksejs Korjakovs, tas, kas spēlēja Andreju, ir apprecējies. Tiešām neticami. Viss noritēja tik klusi. Piedāvājam jums ielūkoties divās bildēs šajā svinīgajā brīdī. Ko šoreiz tas arī viss. Pirmā reize. Pirmais raidījums ir aizspējuši nemanot. Mēs jums atgādinām. Skatāmies un sekojam mūsu grupas lapā un grupā, kur jūs vienmēr būsiet informēti par visiem jaunumiem. Un nākošajā konferencē neaizmirstam, ka jūs varat noteikti piedalīties visu konferencē, uzdot jautājumus, tātad gatavojiet jautājumus. Un nākošajā raidījumā var pačaktēt, kā ziņas vadīs kāds administratora, bet palīdzēs ar jautājumiem vēl
dažas administrētājas. Un jā, tas laikam šai nedēļai ir viss. Atā!